lai plānā mēs redzētu tikai telpas kvadratūras, tikai numuru, jo pārējā informāciju mēs redzēsim tieši tabulā eksplikācijas. Mums ir šī informācija jānovāc nost. Lai to izdarītu, ejam uz optioniem, elementu atribūti un izvēlamies zonu kategorijas. Mums ir jāizveido jauna zonu kategorija. Sakam new un ierakstam iekšā tā, lai mēs varētu pēc tam arī to atrast. Pasakam OK un pasakam OK. Tad attiecīgi uzspiežot virsū uz mūsu izveidotās kvadratūras, izvēlamies mūsu izveidoto. Aizējam uz uzstādījumiem un pie uzstādījumiem ir svarīgi, kurā tieši mērogā mēs strādājam. Ja tas ir 100. mērogā, lai mēs šo informāciju novāktu nost, tur, kur ir 100. mērogs, uzspiežam virsū, aizējam uz priekšu pie Basic Date un izklikšķinam ārā zonu nosaukumu, jo šo informāciju mēs redzēsim tabulā. Aizējam vēl uz priekšu un pārbaudam, lai šie visi ķeksīši ir izķeksēti ārā. Pirms saglabāšanas paskatāmies, kā tas izskatās. Tātad mums vēl ir palikusi kvadratūra, kura mums ir jāizņem ārā, jo to mēs redzēsim tabulā. Aizējam atpakaļ pie settingiem un ejam uz priekšu un meklējam, kur mums atrodas šī te kvadratūra. Izklikšķinam viņu ārā un pasakam OK. Un mums parādās tikai telpas numurs. Lai redzētu pārējo informāciju, kur mēs esam izveidojuši mūsu telpa eksplikāciju, šeit labajā pusē, aizējot uz leju, mēs varam ar dubultklikšķi uzklikšķināt virsū un redzēt mūsu tabulu. Pārējās telpas, kad ievietosiet iekšā, jums parādīsies saraksts un attiecīgi kopējā kvadratūra. Piemēram, lai ar šādiem pašiem uzstādījumiem es strādātu un nākošo telpu iezīmētu, es izvēlos pipetīti, iezīmēju telpu un apeju apkārt. Vai izvēlos no stūrīša līdz stūrītim, ja telpai nav nekāda izvirzība. Uz pretējo stūrīti uzspiežu pa vidu, un vienīgais, kas man jāizdara, ir jānomaina telpas numurs. Un, lai to pārbaudītu, vai viss ir kārtībā, mēs aizējam uz telpu eksplikāciju. Un šeit mēs redzam, ka mums nāk klāt vēl viena telpa un visa kvadratūra skaitas kopā.